kā Šķesteris zaktgājs. Reiz dzīvojis kāds mācītājs, un šim esot bijis zirgs vārdā Izabela. Kādu nakti mācītājs sūtījis Šķesteri, lai nozogot kādam bagātam saimniekam auni. Šķesteris domājis, ko tu nu lai dara, ko kungs pavēl, tas jādara vien ir. Šķesteris brauc pēc auni. Bet kamēr šis pa kūti ķērs auni, tikām viens ar mācītāju Izabelu lapā. Tagad Šķesterim nekas neatlicis kā aunis tie pa pleciem mājās. Tā kā tas viss noticis sestdienas vakarā, tad mācītājs svētdien kancelē kāpdams ieraudzījis Šķesteri un gribējis dabūt zināt, vai šis barāniņu dabūjis vai ne. Mācītājs diezgan ilgi domājis, līdz beidzot iesācis pusdziedādams. Barāniņu dabūji! Šķesteris tāpat pusdziedādams, pusrunādams atbildējis, barāniņu gan dabūju, Izabelu paspēlēju. Nu, mācītājs atbildējis, ja Izabela paspēlēja, dārgu naudu samaksāsi. Un to Šķesteris atkal atbildējis. Jā, dārgu naudu samaksāšu, tad darīšu draudzei zināmu. Tagad mācītājs nedrīkstēs neko vairs teikt, jo citādi Šķesteris var izstāstīt visai draudzē, un tad viņam ir liels negods. Mācītājiem cits nekas neatlicis, kā darīt tādai sarunai galo ar vārdu āmens.